Mainoties cilvēces izpratnē par dabu, apkārtējo vidi un sevi kā vērtību, aizvien vairāk novērtējam tās iespējas, kas dziedē mūsu prātu, dvēseli un ķermeni bez agresīvas iejaukšanās. Latvijā jauna, bet pasaulē sevi pierādījusi ir vibroakustikas terapija. Veikt 4 dziļas elpas, iztēlojoties, kā gaiss piepilda visu jūsu ķermeni līdz pat kāju pirkstu galiem. Un 4 lēnas izelpas. Un izelpojot, iztēlojoties, kā visas jūsu rūpes un raizes aizlido līdz jūsu izelpai. Vibroakustiskā terapija, tā ir skaņu terapija, kur tiek izmantot zemo skaņu frekvences, diapazonā no 20 līdz 120 Hz. Organismam ir savas vibrācijas, un ārējā skaņa, kurai ir savas arī vibrācijas, var pielāgoties organisma vibrācijām. Tad, kad organisms ir vesels, ka viņš nav stresā, viņam ir līdzsvarā šī viņa bioloģiskā rezonanses sistēma. Tikko organisms saslimst vai viņam ir milzīgs stress, šis līdzsvars šajā bioloģiskajā rezonanses sistēmā organismā tiek izjaukts. Un tā ideja ir, ka palīdzot ar zemo skaņu frekvencēm sinhronizēties, mēs atgriežam atpakaļ organismu viņa dabīgajā, normālajā rezonanses sistēmā. Vibroakustiskā terapija tiek piemērota cilvēkiem ar hronisku stresu, miega traucējumiem kā bezmiegs, pacientiem ar paaugstinātu muskuļu tonusu, cilvēkiem ar neiroģeneratīvām saslimšanām. Ar šo metodi pasaulē strādā psihologi, psihoterapeiti, mūzikas terapeiti, fizioterapeiti un citi medicīnas un veselības aprūpes speciālisti. Ja uzlabojas asins cirkulācija, uzlabojoties asins cirkulācijai, arī tā kā skaidrāka domāšana ir. Ja? Arī, piemēram, Parkinsona pacientiem, kuriem ir trīce, vai arī pacientiem, kuriem ir muskuļu rigiditāte, arī šī metode ir klīniski pierādīta, ka veicina un uzlabo šos te stāvokli pacienta organismā. Vibroakustiskā terapija ir pieejama Latvijā tikai vienā vietā – terapijas centrā Skaņas un mūzika, kur nesen viesojās arī vadošie pasaules eksperti terapijas apmācībā un pielietojumā. This treatment situation gives you possibility to see the person as whole and you can operate with both physical realm and also psychological realm. That it can be applied for physical needs and mental health needs very flexibly. Kā norāda eksperts strādājot Somijā kā psihoterapeits un mūzikas terapeits, ir novērojis virkni uzlabojumu dažādu segmentu pacientiem, izmantojot vibroakustisko terapiju. Vibroakustikas terapijas efektivitāte tiek pētīta arī zinātnes centrā. And some of these people, they may have already diagnosed problems, so that there are some known problem. But sometimes vibroacoustic therapy can be also applied when the problem is not clear yet, and so we can get some more information about client and client's problems and potentials to benefit from the therapy. Vadot apmācības, eksperts norāda, ka terapijas centrā Skaņas un mūzikas speciālisti ir augsta līmeņa profesionāļi, kas spēj uzrādīt tikpat labus rezultātus kā valstīs, kur šī terapijas metode tiek pielietota ilgstoši. Tā nav smaga, invazīva terapija, tā ir ļoti patīkama, ja, tā ir skaņu viļņu masāža, un tā var ļoti papildināt jebkuru terapijas veidu. Ja, un pievienotā vērtības lielākā, es domāju, ikvienam Latvijas cilvēkam mūsdienu apstākļos ir šī te dziļā relaksācija. Ja? Tā ir reāla metode, kas ir tendēta uz dziļas relaksācijas sasniegšanu. Viņa palīdz iedarbināt organismam savu pašregulācijas un pašdziedināšanas sistēmu.